Sarauj Latvija! Labdien visiem, kas mūs klausās! Pie mikrofona Andris un Sofija. Sveiki! Pasaules čempionāts hokejā jau ir sācies, un tagad Latvijā laikam nav iespējams iziet uz ielas un nedzirdēt sarunas par hokeju. Pilnīgi piekrītu. Latvijā hokejs nav tikai sports. Tas ir kaut kas daudz vairāk. Kad spēlē Latvijas izlase, visa valsts dzīvo vienā ritmā. Pirms spēlēm veikali kļūst tukši, birojos cilvēki pēkšņi saslimst, bet bāri ir pilni ar līdzjutējiem bordo krāsas kreklos. Man vienmēr patīk redzēt, cik ļoti ārzemnieki brīnās par mūsu atmosfēru. Latvija ir maza valsts, bet hokeja mīlestība milzīga. Īpaši pēc bronzas medaļas 2023. gada pasaules čempionātā. Man liekas, tas brīdis paliks Latvijas vēsturē uz visiem laikiem. Es toreiz pēc uzvaras biju Rīgas centrā. Cilvēki dziedāja himnu, apskāvās ar svešiniekiem, mašīnas signalizēja. Tāda vienotības sajūta nav bieži. Un hokejisti kļuva par īstiem varoņojiem. Bērni grib būt kā Artūrs Šilovs vai Kaspars Daugaviņš. Godīgi sakot, ir pārsteidzoši, cik hokejs ir svarīgs Latvijai. Maza valsts, bet atmosfēra kā īstā hokeja lielvalstī. Latvijas komandai vienmēr ir liela vēlme pierādīt, ka mēs varam cīnīties ar jebkuru pretinieku. Pat ja spēle sākas ļoti vēlu vakarā, cilvēki tāpat skatās. Nākamajā dienā visi ir noguruši, bet priecīgi. Jo hokejs ir daļa no mūsu rakstura. Nu ko, parunāsim par pašu čempionātu. Kā tev patīk izlases spēle šogad? Man ļoti patīk komandas raksturs. Jā, ir kļūdas un grūti brīži, bet Latvija vienmēr cīnās līdz galam. Tieši tāpēc fani tik ļoti mīl mūsu izlasi. Piekrītu. Mums nav tik daudz superzvaigžņu kā Kanādai vai Zviedrijai, bet mums ir disciplīna, ātrums un neticams atbalsts no tribīnēm. Jā, Latvijas izlase nav iespējams iedomāties bez mūsu līdzjutējiem. Dažreiz pat šķiet, nav svarīgi, kur notiek čempionāts – Somijā, Čehijā vai Šveicē. Latviešu fani jebkuru arēnu pārvērš par mājas stadionu. Tagad čempionāts notiek Šveicē, bet ieslēdz translāciju, un sajūta ir tāda, it kā spēle būtu Rīgā. Tieši tā. Kamera rāda Šveices tribīnes, citu valstu karogus, bet dzird tikai Sarauj Latvija! Un Latvijas fani nekad neklusē. Komanda zaudē, viņi dzied vēl skaļāk. Komanda spēlē mazākumā. Visa arēna pieceļas kājās. Man liekas, spēlētāji to ļoti jūt. Īpaši jaunie hokejisti.
Kad tev ir 20 gadu, tu spēlē pret Kanādu vai Somiju, bet aiz muguras ir tūkstošiem līdzjutēju Bordo kraklos. Tas dod milzīgu enerģiju. Mani vienmēr pārsteidz, cik daudz cilvēku brauc līdzi izlasei. Daudziem tā jau ir tradīcija. Jā. Cilvēki ņem atvaļinājumu, krāj naudu, brauc pāri pusei Eiropas ar mašīnām un autobusiem, lido ar pārsēšanos, lai tikai atbalstītu Latvijas izlasi. Un atmosfēra vienmēr ir ļoti svinīga. Latvijas fanus pasaules čempionātos ļoti mīl. Jo viņi ir skaļi, emocionāli, bet arī draudzīgi. Viņi var dziedāt himnu metro, pilsētas centrā vai pie arēnas. Un pēc minūtes viņiem jau pievienojas zviedri, čehi vai slovāki. Latvijas līdzjutēji ir neticami enerģiski. Īpaši to var just saspringtās spēlēs. Rezultāts ir neizšķirts. Pēdējās minūtes komanda nogurusi. Un tad tribīnes sāk skanēt tā, it kā tas būtu pasaules čempionāta fināls. Jā, un tad redzi, ka spēlētāji sāk slidot ātrāk. Viņiem it kā parādās otra elpa. Man šķiet, Latvijas izlasē ir īpaša saikne ar līdzjutējiem. Ļoti patiesa. Jo cilvēki atbalsta ne tikai uzvaras. Viņi atbalsta arī cīņu un komandas raksturu. Hokejs patiešām spēja vienot Latviju. Tieši tā. Pasaules čempionāta laikā visa valsts dzīvo vienā ritmā. Kafejnīcās rāda spēles, birojos visi seko rezultātiem. Pat cilvēki, kuri visu gadu neskatās sportu, zina spēļu laikus. Un pēc uzvarām Rīgas centrs pārvēršas par vienu lielu fanu zonu. Karogi, dziesmas, mašīnu signāli līdz vēlai naktī. Un sajūta, ka tu esi daļa no kaut kā ļoti liela. Man liekas, pasaules čempionāta laikā visi pēkšņi kļūst par ekspertiem. Protams. Visi zina, kā jāspēlē vairākumā un kurš jāliek pirmajā maiņā. Un katrs otrais pie televizora ir izlases treneris. Tā jau ir Latvijas tradīcija. Lai kā arī beigtos šis čempionāts, viena var pateikt droši. Hokejs Latvijā dzīvo cilvēku sirdīs. Un kamēr būs šī enerģija, emocijas un līdzjutēja atbalsts, Latvijas hokejs turpinās pārsteigt pasauli. Paldies, ka klausījāties! Atbalstiet izlasi, lai kur tā spēlētu. Izbaudiet hokeju un tiekamies nākamajā podkāsta epizodē. Sarauj Latvija! Labdien visiem, kas mūs klausās! Pie mikrofona Andris Un Sofija! Sveiki!
Pasaules čempionāts hokejā jau ir sācies, un tagad Latvijā laikam nav iespējams iziet uz ielas un nedzirdēt sarunas par hokeju. Pilnīgi piekrītu. Latvijā hokejs nav tikai sports. Tas ir kaut kas daudz vairāk. Kad spēlē Latvijas izlase, visa valsts dzīvo vienā ritmā. Pirms spēlēm veikali kļūst tukši, birojos cilvēki pēkšņi saslimst, bet bāri ir pilni ar līdzjutējiem bordo krāsas kreklos. Man vienmēr patīk redzēt, cik ļoti ārzemnieki brīnās par mūsu atmosfēru. Latvija ir maza valsts, bet hokeja mīlestība milzīga. Īpaši pēc bronzas medaļas 2023. gada pasaules čempionātā. Man liekas, tas brīdis paliks Latvijas vēsturē uz visiem laikiem. Es toreiz pēc uzvaras biju Rīgas centrā. Cilvēki dziedāja himnu, apskāvās ar svešiniekiem, mašīnas signalizēja. Tāda vienotības sajūta nav bieži. Un hokejisti kļuva par īstiem varoņojiem. Bērni grib būt kā Artūrs Šilovs vai Kaspars Daugaviņš. Godīgi sakot, ir pārsteidzoši, cik hokejs ir svarīgs Latvijai. Maza valsts, bet atmosfēra kā īstā hokeja lielvalstī. Latvijas komandai vienmēr ir liela vēlme pierādīt, ka mēs varam cīnīties ar jebkuru pretinieku. Pat ja spēle sākas ļoti vēlu vakarā, cilvēki tāpat skatās. Nākamajā dienā visi ir noguruši, bet priecīgi. Jo hokejs ir daļa no mūsu rakstura. Nu ko, parunāsim par pašu čempionātu. Kā tev patīk izlases spēle šogad? Man ļoti patīk komandas raksturs. Jā, ir kļūdas un grūti brīži, bet Latvija vienmēr cīnās līdz galam. Tieši tāpēc fani tik ļoti mīl mūsu izlasi. Piekrītu. Mums nav tik daudz superzvaigžņu kā Kanādai vai Zviedrijai, bet mums ir disciplīna, ātrums un neticams atbalsts no tribīnēm. Jā, Latvijas izlase nav iespējams iedomāties bez mūsu līdzjutējiem. Dažreiz pat šķiet, nav svarīgi, kur notiek čempionāts – Somijā, Čehijā vai Šveicē. Latviešu fani jebkuru arēnu pārvērš par mājas stadionu. Tagad čempionāts notiek Šveicē, bet ieslēdz translāciju, un sajūta ir tāda, it kā spēle būtu Rīgā. Tieši tā. Kamera rāda Šveices tribīnes, citu valstu karogus, bet dzird tikai sarauj Latvija! Un Latvijas fani nekad neklusē. Komanda zaudē, viņi dzied vēl skaļāk. Komanda spēlē mazākumā. Visa arēna pieceļas kājās. Man liekas, spēlētāji to ļoti jūt. Īpaši jaunie hokejisti. Kad tev ir 20 gadu, tu spēlē pret Kanādu vai Somiju, bet aiz muguras ir tūkstošiem līdzjutēju bordo kraklos. Tas dod milzīgu enerģiju.
Mani vienmēr pārsteidz, cik daudz cilvēku brauc līdzi izlasei. Daudziem tā jau ir tradīcija. Jā. Cilvēki ņem atvaļinājumu, krāj naudu, brauc pāri pusei Eiropas ar mašīnām un autobusiem, lido ar pārsēšanos, lai tikai atbalstītu Latvijas izlasi. Un atmosfēra vienmēr ir ļoti svinīga. Latvijas fanus pasaules čempionātos ļoti mīl. Jo viņi ir skaļi, emocionāli, bet arī draudzīgi. Viņi var dziedāt himnu metro, pilsētas centrā vai pie arēnas. Un pēc minūtes viņiem jau pievienojas zviedri, čehi vai slovāki. Latvijas līdzjutēji ir neticami enerģiski. Īpaši to var just saspringtās spēlēs. Rezultāts ir neizšķirts. Pēdējās minūtes komanda nogurusi. Un tad tribīnes sāk skanēt tā, it kā tas būtu pasaules čempionāta fināls. Jā, un tad redzi, ka spēlētāji sāk slidot ātrāk. Viņiem it kā parādās otra elpa. Man šķiet, Latvijas izlasē ir īpaša saikne ar līdzjutējiem. Ļoti patiesa. Jo cilvēki atbalsta ne tikai uzvaras. Viņi atbalsta arī cīņu un komandas raksturu. Hokejs patiešām spēja vienot Latviju. Tieši tā. Pasaules čempionāta laikā visa valsts dzīvo vienā ritmā. Kafejnīcās rāda spēles, birojos visi seko rezultātiem. Pat cilvēki, kuri visu gadu neskatās sportu, zina spēļu laikus. Un pēc uzvarām Rīgas centrs pārvēršas par vienu lielu fanu zonu. Karogi, dziesmas, mašīnu signāli līdz vēlai naktī. Un sajūta, ka tu esi daļa no kaut kā ļoti liela. Man liekas, pasaules čempionāta laikā visi pēkšņi kļūst par ekspertiem. Protams. Visi zina, kā jāspēlē vairākumā un kurš jāliek pirmajā maiņā. Un katrs otrais pie televizora ir izlases treneris. Tā jau ir Latvijas tradīcija. Lai kā arī beigtos šis čempionāts, viena var pateikt droši. Hokejs Latvijā dzīvo cilvēku sirdīs. Un kamēr būs šī enerģija, emocijas un līdzjutēja atbalsts, Latvijas hokejs turpinās pārsteigt pasauli. Paldies, ka klausījāties! Atbalstiet izlasi, lai kur tā spēlētu. Izbaudiet hokeju un tiekamies nākamajā podkāsta epizodē.